Mārvels ir Grigaļu ģimenes jaunākais loceklis. Savā kaķēna mūžā viņš jau 3 reizes paspējis nomainīt dzīvesvietu. Sākumā dzīvojis uz ielas, pēc tam nonācis Patvērsmē un beidzot savās īstajās mājās pie dziedātājas Martas Grigales. Daži tic, ka dzīvē nekas nenotiek nejauši. Arī Mārvela un Martas satikšanās bija liktenīga, jo uz Patvērsmi Marta patiesībā brauca pēc sunīša. Grigaļu ģimene mājdzīvnieku gribēja jau sen. Izskatījuši Patvērsmi piedāvājumu krustu šķērsu un kādā jaukā dienā acīs iekritis mīlīga suņuka attēls. Taču aizbraucot uz Patvērsmi, liktenīgais klikšķis tā arī nenotika. Un es aizbraucu un sākumā es tagad suni gribu skatīties. Un es saprotu, ka man nav īsti tā klikšķa ar sunīti, lai cik viņš būtu mīļš un smuks un kā, bet man uzreiz tāda pretestība. Bet varbūt jums ir kāds kaķītis, labprāt paskatītos. Un man saka, jā, mums tieši ir viens maziņš, kuru arī viena ģimene gribēja ņemt, bet nepaņēma. Mēs iepazīsties. Un es ieraugu viņu, un viņš man uzreiz skrien klāt un murā, un tik tāds, uzreiz, vienkārši, ka ir. Jaunajās mājās Mārvels iejuties uzreiz un uzvedas kā īsts karalis. Īpašs prieks par karalisko augstību ir bērniem, Grētai un Valtam, kuriem tagad ir ne tikai jauns rotaļu biedrs, bet arī draugs, ar kuru kopā mācīties atbildību un mīlestību. Man jāiztīra kastīte viņam un jāiedod ēst, jānomaina ūdentiņš. Jābūt atbildīgai par kastīti un ēdienu. Marta iedrošina arī citus nebaidīties mīluli ņemt no Patvērsmes un nepievērst tik daudz uzmanības bildēm, bet gan pirmajai tikšanās reizei. Jā, man šķiet, ka nedrīkst dzīvnieciņu izvēlēties pēc izskata, jo, protams, visiem gribas vissmukāko, vismīlīgāko, bet svarīgi ir, kāds viņš ir kā personība un vai viņš mīļojas, ja tev tas ir svarīgi, jo man šķiet, man būtu dikti bēdīgi, ja viņš nenāktu klēpītī. Noteikti izrunājiet visu, uzziniet. Nekad nebūs par daudz jautājumu, vienkārši jautājiet. Savu apmierinātību ar dzīvi Mārvels demonstrē ar lepnumu. To viņš dara guļot visdažādākajās pozās, murrājot un skatoties televizoru. Pateicībā par jauno dzīvi, kaķu karalis gatavs ne tikai samīļoties, bet pat izķemmēt saimniecei matus. Tad, kad es skatos, ka viņš viņai klēpī murrā un ir izlaidies vienkārši tādā labsajūtā, man liekas, ka viņš ir ļoti laimīgs. Jā. Man arī tieši tajos brīžos šķiet, kad es ar viņu mīļojos. Jā, arī kad es ar viņu mīļojos, viņš vienreiz man klēpī gulēja kā cīšiņš. Un arī kājas bija taisnas. Lai gan Mārvels ir adoptēts mūziķu ģimenē, saimnieces dziedāšana Mincim ir vienaldzīga. Savu brīvo laiku viņš labprātāk pavada guļot uz klavierēm un tikai retu reizi izdomā ar ķepu Martai piespēlēt. Man tieši pat iznāca jauna dziesma nesen, un es domāju arī, parādīšu Mārvelam, vai viņam būs kaut kāda reakcija, bet viņam ir pilnīgi vienalga. Viņam ir vienalga, kas skan un vai es dziedu. Bet vismaz nav tā, ka viņš dusmojas. Varēja būt sliktāk. Tā kā pagaidām viņš par mūziku ir vienaldzīgs, bet viņš guļ uz klavierēm. Tā kā kaut kas tur varbūt varētu rasties laika gaitā, jo es bieži arī mūziku rakstu pie klavierēm, tad varbūt mums kāds kopdarbs varētu tapt. Am I allowed to be so from perfect? I will be pretty and skinny and smart, but not too smart, and that will